Mēs cenšamies, vecīt. Pasteidzieties, bļa. Mēs jau nākam, vecīt, mēs nākam. Kas par huj? Braucam. Kas par huj? Nē. Mums ir jāiet kājām. Velns, nē, mēs taču mirsim. Ir jāiet kājām pludmales virzienā. Mēs taču vienkārši nomirsim. Fuck! Nē, ne tagad, fuck! Vienkārši turpini braukt. Ir sūdi, nē, tikai ne šādi. Brauc! Tikai ne šādi, Dievs! Nē, mašīna! Cilvēki mašīnās atrod veselas ģimenes, kas bija vienkārši apdegušas un izcepušās. Tika atrasta mašīna, mamma un tētis uz priekšējā sēdekļa un 3 bērni uz aizmugurējā sēdekļa. Tajā dienā, kad ugunsgrēks plosījās Lahainā, skolā nenotika mācības. Vecāki atradās darbā, bet visi bērni bija mājās, tāpēc bojā aizgāja ļoti daudz bērnu. Tas ir grūti. Tas ir ļoti grūti, īpaši, ja tev ir bērni. Tā diena atstāja milzīgu traumu. Es atceros, kā mēs braucām mašīnā, un es prātoju, vai mēs vispār tiksim ārā, un vai patiešām šī ir pēdējā reize, kad es redzu savus bērnus, viņu sejas, un šīs sajūtas, ka tu esi pilnīgi adrenalīna pārņemts, jo, piemēram, mums uz kurieni ūdenī, bet kur ir ūdens? Un kad es paskatījos uz ūdeni, es teicu, ar visiem šiem dūmiem un sodrējiem, ar šādu straumi, ņemot šo visu vērā, es nezinu, vai mēs vispār izdzīvosim. Saprotiet, un es vienkārši tās ir bailes, ar kurām es katru vakaru eju gulēt. Es pat nezinu, kā to izskaidrot. Tas ir kā karazona, un tu vienkārši... Mēs zaudējām visu. Mans Dievs, paskatieties uz ostu. Automašīnas ar pilnām bākām, kad tās sasniedz ugunsgrēks, tās eksplodēja. Un mēs turpinājām dzirdēt sprādzienus. Mēs dzirdējām kliedzienus kā šausmu filmās. Es atkal piezvanīju policijai. Viņi nevarēja atbraukt. Kad es viņiem piezvanīju 3. reizi, viņi teica, jums ir jālec ūdenī. Bet es teicu, ko? Jūs gribat, lai mēs lecam šajās šausmās? Tur viss ir melns. Okeāns mūs vilka iekšā, un tajā pašā laikā mēs centāmies. No augšas uz mums krita atlūzas, un mēs centāmies saslapināties, lai neapdegtu. Es nedomāju, es vienkārši lūdzos un teicu, kungs, lūdzu tikai ne šodien. Es nezināju, ko teikt. Abās pusēs, gan pa kreisi, gan pa labi uguns. Sāk parādīties balti dūmi, kas nozīmē, ka uguns sāk mazināties. Šausmīgi bailīgi. Es domāju, ka visi izdzīvos, bet daudziem no tiem, kas atradās ūdenī, tas neizdevās. Es pazaudēju savu tēvoci, bet tas ir vienkārši kā... Jā, man nepietiks pirkstu uz rokām un kājām, lai pateiktu jums, cik daudz cilvēku esmu zaudējis. Okeāns, tas vairākas reizes rāva manus bērnus sev līdzi, bet jā, mēs turējāmies kopā, mēs izturējām. Es teicu, mēs šādā veidā nemirsim, nē. Es tur biju ugunsgrēka laikā, un kad ugunsgrēks tikko sākās, vēl dienas gaismā es savām acīm redzēju cilvēkus, ar tādiem pašiem ķermeņiem kā mūsējie. Viņi tur sēdēja, dzīvi sadeguši vai iespējams nosmukuši dūmos. Savukārt nakts beigās šie cilvēki bija sadeguši, apogļota melna matērija. Burtiski pēc 3 vai 4 dienām pēc ugunsgrēka pa galveno ielu Lahainā izbrauca buldozers un nostūma visas automašīnas no ielas. Tad ieradās ielu tīrīšanas mašīna un visu noslaucīja. Tagad ir kļuvis pilnīgi neiespējami noskaidrot, cik cilvēku patiesībā gāja bojā. Mēs gandrīz esam tikuši līdz Milla ielas beigām, gandrīz esam tikuši līdz Smokstekas turnim. Kas par huj? Mums izdevās. Mēs diezgan ātri atradām Lahaino lunas ceļu. Mēs gandrīz esam tur. Tur kāds ir? Jēzus! Jā, kāds guļ. Ak, Dievs! Vienkārši brauc. Mēs neko nevaram viņai palīdzēt. Ak, mans Dievs! Vienkārši brauc, tēt. Vienkārši brauc. Izrādās, ka šobrīd otrā salas pusē atrodas vairāk nekā 1000 maisu paklāju, konteineru un refrižeratoru kravas automašīnu, kas paredzētas līķiem. Valdība cenšas vainu novelt uz citiem, viņa neieslēdz sirēnu, nebija helikopteru, kas atlidotu, nebija nekādu brīdinājumu, nebija nekādu militāristu. Visa mūsu kopienas eiro par vairāk nekā 1500 cilvēku nāvi. Viņi nogalināja nevainīgus vīriešus, sievietes un bērnus, nesniedzot palīdzību un neziņoja par trauksmi. Pieaugušie ar zīdaiņiem un bērniem gulēja savās automašīnās. Vai nenožēlojat, ka neieslēdzāt sirēnas? Es nenožēloju.
Es nezinu, kāpēc nesaņēmu nekādus brīdinājumus. Varas iestādes apgalvo, ka sirēna ir tikai tsunami gadījumā, bet tik daudz ģimeņu gāja bojā, jo tās kulēja. Viņi nezināja, nebija nekādu izziņu, nekā, absolūti nekā. Un man nebija ne jausmas, kas notiek, jo mums nebija ne mobilo sakaru, ne televīzijas, ne interneta. Viss, ko mēs varējām redzēt, bija dūmi pie apvāršņa. Nebija nekādu trauksmes signālu. Absolūti nekādu. Neviena policijas automašīna neizbrauca caur kvartāliem, lai kādu brīdinātu. Neskanēja neviena sirēna, un neskanēja pat nākamajā dienā vai aiznākamajā. Mēs nonācām Slazdā, nebija pat 911. 5 dienu laikā mēs tikai dzirdējām, ka Lahainā nav 911. Nav neviena neatliekamās palīdzības dienesta. Viņi mūs atstāja bez nekā. No rīta līdz vakaram mums nebija nekādu sakaru. Ugunsgrēka laikā nebija nekādu sakaru. Arī pēc ugunsgrēka nebija nekādu sakaru. Vispār nekā. Pieņemsim, ka viņi izsūtīja paziņojumu. Kas tajā paziņojumā rakstīts? Mēs taču tos nesaņemam. Ir policija, kas pastāvīgi kursē pa pilsētu. Kāpēc tie neizmanto skaļruņus, lai paziņotu, ka jāevakuējas? Kāpēc neieslēdz sirēnas? Viena izziņa tomēr pienāca. Tajā bija teikts, ka Lahainas vairs nav. Mēs zaudējām savu pilsētu, zemi, kuru pazīstu, zemi, kas mūs uzaudzināja, tagad tie ir pelni. Mēs joprojām meklējam savus draugus un radiniekus. Velns par āvis, tas ir murgs. Es nezinu, kur viņš dodas. Droši vien bloķēt mūsu ielu. Viņi, grasās visus šos cilvēkus Lahainā uzcept kā šašliku. Mēs visi esam šeit Slazdā. Viņi ir nobloķējuši visas izejas, un visi cilvēki ir vienkārši iestrēguši, riņķo ap ugunsgrēku. Taču, diemžēl, kad cilvēki mēģināja izglābties, policisti viņus apturēja un lika braukt atpakaļ, jo viņiem vairāk rūpēja pārrautās elektrolīnijas, kuras jau vairākas stundas nepiegādāja elektrību nekā cilvēku izvešana. Tā rezultātā cilvēki burtiski tika iemesti atpakaļ ugunī. Un viens no stāstiem, kuru es īpaši izcēlu, bija par pusaudzi 19 gadus veco Noah Tomkinsonu. Viņš bija kopā ar savu jaunāko brāli un māti. Daži no video, kurus viņam izdevās ierakstīt, bija vieni no sirdi plosošākajiem video ierakstiem, kādus jebkad mūžā esmu redzējis. Vienā video ierakstā tam nebija nekāda sakara ar ugunsgrēku, viņi centās izkļūt no sava rajona. Jūs redzat un dzirdat, kādu stresu viņi izjūt, kad tuvojas ugunsgrēks, un tad viņu prieks, kad viņi ierauga ugunsdzēsējus, viņi domā, ka viss būs labi. Viņi iznāk ārā un tumšo dūmu vietā virs galvas redz zilas debesis, un tajā brīdī, kad viņu balsīs ir dzirdams atvieglojums, viņiem liek atgriezties atpakaļ, un viņiem nākas atgriezties atpakaļ uz Front Streetu, uz ugunsgrēka pusi. Beigu beigās viņi izdzīvoja pavadot 5 vai 6 stundas klusajā okeānā, tā viņi izdzīvoja tajā ugunsgrēkā. Un dažos no tiem video, ko Noah uzņēma ūdenī, kad dūmi tuvojas un vējš kļūst arvien spēcīgāks, un jūs redzat cilvēkus, kuri vienkārši glābjas no šīs elles ūdenī. Daudzi cilvēki, ar kuriem esmu runājis, spēja izglābt savas dzīvības, jo viņi uzticējās savai intuīcijai, uzticējās instinktam, ignorēja pavēles, apbrauca barikādes, un tieši tāpēc viņi spēja izglābt savas dzīvības. Ūdenī un uz viļņlauža joprojām var redzēt līķus. Tie tur atrodas kopš pagājušās nakts. Kopš pagājušās nakts mēs velkam cilvēkus ārā, cenšoties glābt viņu dzīvības. Un es jūtu, ka mēs nesaņemam vajadzīgo palīdzību. Valdībai ir jādara 2 lietas. Jāņem jūsu grūti nopelnītā nauda, proti nodokļi, un jānodrošina drošība un aizsardzība. Abus šos uzdevumus tā nav paveikusi. Viņi atdod mūsu nodokļus nepareiziem cilvēkiem, un viņi nenodrošina drošību. Un es to varu teikt, jo es strādāju valdībā. Protams, salīdzinājumā ar tiem, kas ir augšā, es atrodos apakšā. Bet tomēr, cik var, kāpēc ikreiz, kad Amerikā notiek kāda katastrofa, ārkārtas situāciju, valdības vadītājs atkāpjas no amata. Vai zināt, kāpēc? Tāpēc, ka viņš nav paveicis savu darbu, nav plānojis, nav gatavojies, un katru reizi viens un tas pats. Parādiet man kaut vienu katastrofu, kad kāds teiktu, šis ārkārtas situāciju dienesta vadītājs izdarīja visu iespējamo. Parasti viņi ir tie, kas skraida apkārt, cenšoties izdalīt cilvēkiem ūdens pudeles un sakot, ak, es nezinu, ko vēl izdarīt, es tam neesmu gatavs. Tas ir jūsu darbs, tā ir jūsu atbildība. Nē, tieši otrādi, jūsu plāno loģistiku, minimizē, gatavojies. Diemžēl jūs viņiem esat tikai skaitļi. Tā tas vienkārši ir. Mums nav labi.
Vairāk nekā 1300 cilvēkiem šobrīd nav jumta virs galvas. Tajā skaitā arī man. Man ir paveicies, man ir draugi, bet mēs visi esam vienkārši pilnīgajā pakaļā. Mūsu 30 dienām izmitina viesnīcās, lai visiem atrastu dzīves vietu, bet šeit, kur jau tā ir pietiekami grūti atrast mājokli un pietiekami grūti atrast darbu, tagad, kad arvien vairāk kļūst cilvēki, kas meklē darbu, bet mājokļu salas kļūst arvien mazāk. Viss ir pilnīgajā pakaļā. Es nekad neesmu redzējis, lai tik daudz cilvēku apvienotos un sniegtu naktsmājas cilvēkiem, kuri tikko zaudēja savas mājas, bet tā ir problēma, ka neviens cits neko nedara, neviens nepalīdz. Vienīgie, kas vispār palīdz, ir vietējie Havaju salu iedzīvotāji. Taču tas nenozīmē, ka visi kontinenta iedzīvotāji dara kaut ko nepareizi. Tā nav jūsu vaina. Taču valdība vispār nepalīdz un šķiet, ka visiem nav ne jausmas, kas šeit notiek. Šī ir lielākā dabas katastrofa. Tā ir prasījusi vislielāko upuru skaitu visā ASV vēsturē. Mūsu brīdināšanas sistēma šajā salā ir vislielākā, visspēcīgākā visā valstī. Es domāju, ka iespējams visspēcīgākā visā pasaulē, bet nenostrādāja neviena sūda sirēna. Kāpēc es nekļuvu par galveno ziņu? Mūsu valdība mūs apisa, nebrīdināja, mums nācās bēgt no savām mājām. Mēs pazaudējām visu, velns, un neviens neko nezina. 1300 cilvēku ir spiesti pamest savas mājas, un simtiem pie velna ir miruši. Tas, ko es nevarēju saprast, bija tas, kāpēc mums bija jāpiegādā krājumi ar laivām, kāpēc mums vajadzēja pārvadāt krājumus no Malae uz Kahana ar laivām, lai gan viss atradās kravas automašīnās, kas gaidīja, ka tās tiks izlaistas caur kontrolpunktu. Kad nākamajā dienā mēs piegādājām kravu, vakarā man piezvanīja mans draugs Komaevi Al-Khans. Viņš teica, ka viņam ir 9 paletes ar pārtiku Kahanai. Mēs nogādājām 9 paletes ar pārtiku, ūdeni un krājumiem. Kur bija apgabala pārstāvi, kur bija štata pārstāvi, kur bija sarkanais krusts. Cilvēkiem netika sniegta nekāda palīdzība. Ne pirmajā dienā, ne otrajā, ne trešajā dienā neviens neparādījās. 4 dienas netika piegādāta ne pārtika, ne ūdens, ne krājumi, ne palīdzība. Tas, ko mēs gaidījām, kam vajadzēja notikt pēc 2 vai 3 dienām pēc katastrofas, notiek tagad, 10 vai 11 dienas vēlāk, un mums rodas iespējas, ka tas galvenokārt tiek darīts, lai aizsargātu prezidentu. Tas, kas notiek valdības līmenī, noteikti izskatās mazliet neorganizēti, mazliet novēloti. Un ir arī acīm redzami, ka $10 miljonu jau ir iztērēti, lai nodrošinātu mūsu prezidenta drošību un atvestu viņu uz šejieni. Līdz šim nekāds finansiāls atbalsts nav ticis pārskaitīts. Neviens man nav atzvanījis. Man nekā nav, esmu neziņā. Es pazaudēju māju, pazaudēju mašīnu, pazaudēju savus dzīvniekus. Es gribēju pateikt, ka cilvēki mēs neko neesam saņēmuši. Šodien es tā arī nesaņēmu savas zāles. Es joprojām nevaru saņemt savas zāles. Visi mani medikamenti sadega kopā ar manu māju. Kopā ar māju sadega arī mana īres nauda. Man vairs nav naudas. Es domāju, ka Joe Bidenam vajadzētu paņemt savus $700, iekāpt atpakaļ savā sūda lidmašīnā un doties mājās. Lūk, ko es domāju. $700 salīdzinājumā ar tiem miljoniem, ko viņš iedeva Ukrainai. Kāpēc? Mums tie ir vairāk vajadzīgi. Tāpēc mēs nesaprotam, kāpēc. Mēs esam savas valsts pilsoņi un mēs nevaram saņemt naudu. Turpretī nepilsoņi no ASV saņem gigantiskas summas. Kad Pentagons saka, ka mēs nejauši piešķīrām Ukrainai papildus 6 vai 7 miljardus dolāru. Ups, mēs kļūdījāmies. Tajā pašā laikā, pēc aplēsēm, kuras es redzēju, burtiski visu Lahainas pilsētas infrastruktūru varēja atjaunot pat par mazākiem līdzekļiem, nekā Pentagons grāmatvedības kļūdas rezultātā nejauši iztērēja Ukrainai. Ko tas nozīmē? Kur ir mūsu vērtības? Kas ir mūsu vērtības? Un viņi nesūda nepalīdz cilvēkiem šeit. Šajā sanāksmē ne vārda netika pateikts par cilvēkiem. Un kad notiek tādas dabas katastrofas kā šī, mūsu vajadzības mainās katru stundu. Mēs nezinām, kas mums ir vajadzīgs katru dienu, jo mēs saņemam jaunus krājumus un viss mainās. Tāpēc situācija nepārtraukti mainās, vajadzības mainās un tiek papildinātas katru dienu. Tāpēc mēs kā kopiena darām visu saskaņā ar šiem nosacījumiem, un viss iet labi. Un tad pēc nedēļas beidzot ierodas valdība, un viņi saka, ej, mēs visu sakārtosim, tagad mēs ņemsim lietas savās rokās un kontrolēsim visu. Bet tas tiek darīts tik novēloti, ka tas jau ir necienīgi. Un tagad valdība mūs sāk ierobežot.
Mums ir mūsu centri, caur kuriem pie mums no visām citām salām nonāk bezmaksas pārtika un bezmaksas krājumi, jo viņi zina, ka mums nav darba vietu, jo mūsu uzņēmumu vairs nav. Bet tad ierodas valdība un tos aizslēdz, un viņi dod mums $700 uz ģimeni. Un visas sistēmas cieta neveiksmē, vai vismaz netika pienācīgi izmantotas. Piemēram, policija. Policija, cilvēki, kas bija tieši uz vietas, nav vainīgi, jo tie vīrieši un sievietes, kas cenšas glābt, kas cenšas palīdzēt, glābt cilvēkus, viņi dara visu, ko var, bloķē ceļus, neļauj cilvēkiem aiziet bojā no elektrotriecieniem un tā tālāk. Bet cilvēki, kas atrodas virs viņiem, nezina, ko dara labā roka un ko kreisā, kas pats par sevi jau ir nolaidība. Tā bija pilnīga visu mūsu sistēmu, kas tiek pārbaudītas katru mēnesi, neveiksme. Mēs saprotam, ka ugunsdzēsēji bija pārslogoti. Mēs ar lielu cieņu izturamies pret visiem ugunsdzēsējiem un visiem pirmās palīdzības dienestu darbiniekiem. Šoreiz ir citādāk, jo mēs parasti uzvaram. Visur, kur ir ugunsgrēki, mēs parasti uzvaram. Mēs parasti sanākam kopā un uzvaram, un vienā dienā mēs neuzvarējām. Mēs izkļuvām, bet daudzi cilvēki nē. Draugi, radi. Es uzskatu, ka mēs patiesībā nesaņemam vajadzīgo palīdzību. Ak, Dievs! Daudzi cilvēki šobrīd dzīvo viesnīcās, daudzi ir pametuši salu, daudzi dzīvo draugu mājās. Piemēram, pie manis mājās cilvēki dzīvo jau mēnesi. Tie ir mani brāļi, visi, kurus mēs pazīstam. Bet lielākā daļa cilvēku dzīvo viesnīcās. Mēs uzskatām, ka valdība šobrīd dara ļoti briesmīgas lietas, jo no malas izskatās, ka viss atgriežas normālā gultnē. Rodas iespējas, ka cilvēki vairs neguļ uz ielām, neguļ savās automašīnās, kā tas bija pirmajās nedēļās. Rodas iespējas, ka cilvēki ir atgriezušies pie normālas dzīves, jo mēs redzam daudzus tos pašus cilvēkus, bet nesaprotam, ka viņi visi atgriežas viesnīcās, taču viesnīcas nodrošina numurus vietējiem iedzīvotājiem tikai uz ļoti ierobežotu laiku. Tāpēc šobrīd plašsaziņas līdzekļiem un pārējai pasaulē šķiet, ka viss ir kārtībā. Bet, kad atkal atsāksies turisma sezona, kas pēc viņu teiktā sāksies 8. oktobrī, viņi liks cilvēkiem izbraukt no viesnīcām jau 7. oktobrī. Un daudzi no šiem cilvēkiem tiks izdzīti no viesnīcām 7. oktobrī. Tā tas būs. Kad atrodaties viesnīcā, tā jums šķiet kā kaut kas īslaicīgs, kā brīvdienu atvaļinājums, bet tas nelīdzinās mājām. Tā nav tā vieta, kur vēlties palikt, kur jums ir nākotne. Valdības līmenī valdīja tāda neskaidrība. Es atkal atgriezīšos pie valdības. Pašvaldību un štatu varas iestāžu līmenī valdīja tāds apjukums, ka cilvēkiem bija miljons reižu grūtāk saprast visu notiekošā mērogu, saprast, kāda informācija ir patiesa un kāda nav patiesa. Un jau no pirmās dienas tas traucē cilvēkiem atgūties no notikušā. Un es pat teiktu, ka tagad mēnesi vēlāk cilvēkiem ir vēl sliktāk nekā toreiz, jo informētība un rīcība augstākajā valdības līmenī uz salas vienkārši netika veikta, un tāpēc šie cilvēki cieš. Skaidrā laikā no Lahainas gandrīz labi ir redzams Diamond Head uz Oahu salas, kur atrodas pasaulē lielākā jūras kara flotes bāze. Var paņemt kuteri, un viņi šeit nokļūt uz 6 stundu laikā. 6 stundas, saprotiet, bet viņi tā arī neparādījās. Viņi tā arī neieradās. Mēs gaidījām, mēs zinājām, ka lidmašīnas nevarēs nolaisties. Mēs zinājām, ka automašīnas izbrauks, bet mēs vienkārši gaidījām, ka ieraudzīsim lielo jūras spēku kuģi, lielo jūras spēku sarkanā krusta kuģi, kas varētu palīdzēt savākt cilvēkus un atgādāt krājumus, taču tas tā arī neparādījās. Mums patiesībā ir resursi. Ja būtu karš, ja būtu noticis uzbrukums, viņi būtu šeit 3 stundu laikā, tātad vēl ātrāk. Bet, kad runājot par situāciju kā šī, tad jautājums.
Havaju Nacionālā gvarde un ugunsdzēsēji paveica daudz ko, lai palīdzētu cilvēkiem un apturētu ugunsgrēkus Lahainā. Taču ar to nepietika, lai novērstu masveida cilvēku bojāeju. Traģēdijas mērogs bija pārāk liels un glābējiem bija ļoti nepieciešama profesionāla un tehniska palīdzība. Šo palīdzību varēja sniegt militārās bāzes, kas atradās tikai 2,5 stundu brauciena attālumā pa jūru vai 30 minūšu lidojuma attālumā. Mazāk nekā 100 jūdžu attālumā no ugunsgrēka Lahainā, kur gāja bojā amerikāņi, atrodas ASV jūras spēku bāze Pearl Harbora Hikema. Tāpat netālu atrodas Havaju jūras kājinieku korpusa bāze. Ja Havaju jūras kājinieku korpusa bāze būtu izmantojusi visus savus resursus un iespējas, lai ugunsgrēka laikā palīdzētu cilvēkiem un apturētu ugunsgrēku, tā būtu varējusi veikt šādas darbības. Gaisa spēku, piemēram, helikopteru un lidmašīnu izmantošana ugunsgrēku dzēšanai, ūdens nomešanai un evakuācijas uzdevumu veikšanai. Havaju jūras kājinieku korpusa bāzē ir 7800 pēdu garš skrejceļš, uz kura bāzējās 24. jūras kājinieku gaisa grupa, kas izmanto dažādu veidu lidaparātus, tādus kā Super Stallion, Osprey, Venom, Viper un Hercules. Šādā situācijā šie specializētie lidaparāti būtu nenovērtējami. Bez tā vēl varēja mobilizēt sauszemes karaspēku. 3. litorālais jūras kājinieku pulks varēja izmantot savas amfībijas mašīnas, piemēram, trieciena amfībiju un kaujas amfībiju, iekļūšanai Lahainas piekrastes rajonos, kurus nogrieza ugunsgrēki. 3. kaujas materiāla tehniskā nodrošinājuma bataljons varēja sniegt materiāli tehnisko atbalstu, piemēram, degvielu, ūdeni, pārtiku, medikamentus un inženiertehniskās iekārtas. 3. radio bataljons varēja nodrošināt efektīvu komunikāciju starp glābējiem un cietušajiem iedzīvotājiem. Tāpat ar Havajas jūras kājinieku bāzes iespējām varēja nodrošināt koordināciju darbībām ar citiem militārajiem un civilajiem resoriem, tādiem kā 2. jūras gaisa spēku patruļu izlūkošanas spārnu, Havaju salu Nacionālo gvardi, Maui ugunsdzēsības dienestu, Maui policijas pārvaldi un Federālo ārkārtas situāciju vadības aģentūru FEMA. Havajiešu jūras kājinieku bāzē atrodas ASV jūras gaisa spēku apakšvienība, kas eksploatē jūras patruļu lidmašīnas Poseidon un Orion. Šīs lidmašīnas varēja veikt novērošanu un izlūkošanu virs ugunsgrēku rajoniem, kā arī sniegt palīdzību meklēšanas un glābšanas operācijās. ASV jūras kara bāzē Pearl Harborā atrodas 25 virsūdens kuģi un zemūdenes. To skaitā ir arī iznīcinātāji, kreiseri, fregates, desanta kuģi un trieciena zemūdenes. Turpat atrodas arī krasta apsardzes kuģi, kas varēja nodrošināt drošu zonu apdegšanas perēkļiem, kā arī sniegt palīdzību vai evakuēt krastā vai ūdenī esošos cilvēkus. Tās ir tikai dažas no iespējamām darbībām, kas varēja tikt veiktas, lai palīdzētu cilvēkiem ugunsgrēku laikā Lahainā. Amerikāņu militāristi varēja kļūt par īstiem varoņiem un izglābt cilvēkus Lahainā, taču, diemžēl, tas nenotika, un pie tā nevar viņus vainot. Lai iedarbinātu visu militāro bāzu spēku, bija nepieciešama pavēle no federālās valdības, taču tās saulaicīgi nebija. Ugunsgrēki Lahainā sākās 2023. gada 8. augustā 6:37 no rīta pēc vietējā laika, un tikai pēc 2 dienām, 10. augustā, Havaju salu gubernators vērsās pie federālās valdības ar lūgumu pēc palīdzības, un 6 stundas pēc tam prezidents Joe Bidens šo lūgumu akceptēja. Taču ugunsgrēks jau bija nodarījis neatgriezeniskus postījumus un novedis pie cilvēku upuriem. Viņu dzīvības vairs neatgriezt. Šie cilvēki, tāpat kā visi amerikāņi, maksāja nodokļus, kas tajā skaitā iet militārajā budžetā. 2023. gadā militārā budžeta apjoms bija $858 miljardi. Tā ir milzīga nauda, kurai bija jānodrošina pilsoņu drošība. Taču realitātē tas nenotika. Tad priekš kam mums tāda armija, kas nav spējīga mūs pasargāt un palīdzēt vissarežģītākajā brīdī? Kā izrādījās, armija nav domāta, lai glābtu mūsu dzīvības. Tā ir domāta mūsu nodokļu iznīcināšanai un varas un spēka ilūzijas radīšanai. Tikai 2,5 stundu brauciens pa jūru vai 30 minūšu lidojums. Šāds attālums atdalīja vislabāk aprīkotās armijas bāzi no liesmās degošajiem amerikāņiem.
Taču pat visapbruņotākā armija pasaulē neglāba savus pilsoņus, nespēja izglābt amerikāņu dzīvības. Traģēdijas upuru vietā jau šodien var nonākt jebkurš no mums, arī jūs. Vai jums nāks palīgā? Izdariet secinājumus paši.